Vai, tu jūti, vai, tu jūti, vai. Oh my god. Kad dzīvo ar pilnu grūti. Guys, mēs izskatāmies tik profesionāli. Vai ne? Look at us. Profesionāli. Jā. Mēs sākām. Draugi. Man liekas, tā klusāk. Sveicam. Sveicam ar Nobīdes 4. sezonu. Ui. Sākam vienkārši, jā. Kā jūs jūties? Man nedaudz bail. Tāpēc tu čuksti šodien. Mums ir nenormāls skaļas austiņas. Man ir tā kā... Es tev varu nogriezt bišku. Es tagad runāju? Jā. Un tagad paliek klusāk. Labi, ir normāli tagad, jā. Bet tev, labi, neko. Nu? Es vienkārši aizmirstu, kā ir runāt. Bet also nevar pierakst pie šiem austiņiem manī laikam. Kaut kā liekas dīvaini. Bet es domāju, ka tas ir vienkārši laika jautājums, kā mēs pierādīsim. Bet kā es jūtos labāk, kā es jūtos no rīta. Tas ir labi. Tu var tā ķermeniski redzēt no rīta, kad es satiku Letīciju. Es teiktu, viņas tās pēc tāds pļaks. Ui. Es tā kā paskatījos sev spogulī, un man bija tāda sārkanas acis nobarzēts. Tā kā man ļoti sāpīgs mēnešais atkal. Un es iztījos tā kā dead. Un tad Arturs ienāca un es gulēju tā kā gultā vienkārši tā. Tad vēl pļaka. Kā pļaka. Bet tagad jūtos labāk. Jā, Santa? Es jūtos super excited! Uj, nē, pagaid. Es tieši šodien domāju par to, ka man liekas, ka, tagad ir dīvaini, jo es tagad savu balsi dzirdu labāk nekā austiņas, un tagad man liekas, ka tā kā es vispār neskanu. Bet gan, kur es skanu austiņās jums, vai ne? Jūs man dzirdat droši vien. Es to uzrušu apakaļ nedaudz skaļāk. Labi, paldies. Bet es tieši domāju par to, ka man liekas, es nekad neesmu jutusies tik ļoti excited par nevienu citu Nobīdes sezonu. Tā kā iepriekš man bija tāds, jā, ok, nākamā sezona. Bet tagad man ir tāds, esmu pārāk excited. Jā. Jā. Es kaut kur pazudu. Sorry. Jūs pajotāsiet arī man? Artur apsīt, kā tu jūties? Man gribas Artur apsīt? Es esmu nedaudz satraucies. Es jūtu, ka man ir nedaudz trīceklis balstiņā. Mēs to neesam darījuši tik ilgi. Tas viņš ir. Also, tikko iedomājos, mīlīši tie, kas mūs klausās Spotify jau neskatās, adresu. Bet Spotify'ā var arī skatīties. Visur var skatīt. Jā. Bet, ja kāds mašīnā klausās un domā, tad adresēsim Zilonistabā. Adresēsim. Me, apparently. Oh my God. Never forget Zilonis. Never forget Zilonis. Mēs esam jaunā studijā, mēs esam jaunā vietiņā. Šodien mēs pirmo reizi sēžam šādi. Mēs zinām, mēs paliksim pie tā, ka mēs sēdēsim šādi krēslos. Mums Leticija ir tāds ziņu sieviešu mikrofons. Tad labi, es gribu, lai mēs šā paliekam vienā. Nu jā, skatīsies, kā šis arī var mainīties. Un ja mums būtu viesis, tad viņš sēdētu. Jā. Ķeblīšas. Tur, kur man šobrīd atrodas Red Bull. Jā. But now sponsored. Un nav arī product placement. Un tas nav arī Red Bull. Tas nav Red Bull, cut it out, no free advertisement. Anyway, ko es biju? Jā, mums ir jauns studija, bet es domāju, es gribu parunāt par to drāmu. Jā, es domāju, ka mums ir studijas drāma. Saprotiet, Es domāju, ka mums ir jābūt skaļiem. Jā, mums ir jābūt skaļiem, jā. Jo, kā jūs zināt, mēs iepriekš ierakstījām vietā, kur tika ierakstīts arī podcasts Vai viegli būt. Šobrīd mēs esam nonākuši studijā, kur ieraksta Latvijā populārāko podcastu. Bija vaļā. Viņi ir Latvijā populārākie? Nu, ja neskaita Lauru Grēviņu cilvēku jaudu un Joe Rogan Experience, es teiktu, ka jā. Joe Rogan ir labākais latviešu podcasts, man liekas. Bet, jā. Un, Jānis Rogan. Tātad es zinu, mēs apzināmies, ka mēs bijām jums apsolījuši arī vasaras starpbrīdi. Bet kaut kā nesagāju. Un ne mūsu vainas dēļ. Jā. Ne mūsu vainas dēļ. Mēs bijām, jo mēs cīnījāmies. Jo mēs bijām gribējām jums dot kvalitāti. Mēs gribējām jums dot tos pašas iespējas, kuras bija. Bet, vienkārši. Kā nu gadījās? Kā nu nē. Kāds individs mūs ignorēja, klāji ignorēja 2 mēnešus. Viņš ir aizņemts individs. Ok.
nav tā, ka mēs gaidījām atbildi ar 1, 2, 3 reizi. Jā. Nav tā, ka mēs nemēģinājām citus ceļus, kā viņus sasniegt. Bet, tas vairāk par tādu pieklājības jautājumu. Tas tiešām ir tāds. Un sapratām, ka mēs vairs uz šo studiju doties nevaram. Plus mums joprojām neviens atbildējis. Vēl joprojām kopš augusta. Jā, vienkārši plain ghostā mūs. Un tāpēc bet es domāju, ka it's for the better, jo this place is amazing. Jā. Kurš to būtu domājis? Jā, look at us. Kurš to būtu domājis? Kā mēs atklājam? Ko tad? Skaļi? Ko tad? Kur mēs atrodamies? Mēs tikko pateicām, ka mēs atrodamies. Adresi tu gribi zināt? Nē. Nu, labi. Tā kā, kam pieder šī studija? Jā. Nu saki. Mēs tikko, labi, viss, ejam tālāk. Okay. Bet jā, tātad šajā sezonā baudiet mūsu vizuālā un audiālā formātā. Kāds vārds audiāls? Varbūt. Un ceram, ka patiks. Jā, mums patīk. Mums bija fotosesija. Mums ir amazing 4. Negribu šito. Mums ir ļoti... Mēs uz katru sezonu taisam jaunu vizuālo identitāti. Skatu, nē. Mums bija uz 1, 2 un 4. Nē. Jā. No 3. bija pagājušajā gadā nebija. Es tiešām mēs tos esam jau. Okay. Bet šogad mēs patiešām, man liekas, ieguldam vairāk tādu enerģiju, gan plānojot šo sezonu. Mēs esam arī saplānojuši viesus, un mums būs beidzot viesi. Tas nebūs tāds pliks solījums ūdenī, jūrā. Un mums ir bijušas fotosesijas, un īstenībā par fotosesiju runājot, es gribēju paprasīt jums, mīļie, kameras turos. Mums ir publicētas tās bildes, kur mēs esam tajos krāsos. Vai šobrīd šis ir jārunā? Jā, jūs aizmirsīšu par to. Vai es tās pārējās bildes varu publicēt savā Instagramā? Jā, mierīgi. Bet mēs publicēsim, kad jau vēl nobīdīs Instagramā, bet, ja tu vēlies, tu vari publicēt. Okay. Labi, paldies. Bet tev ir jāpieraksta, ka nobīdi ir out. Jā. Okay. Out and about. Mēs nemaksāsim tev par to. Tā nebūs sadarbība. Mums nav. Es aizskatīšu jums rēķinu. Jā. Starp citu, man viens draugs, kurš tādā digitālā mārketinga aģentūrā, viņam nav. Viņam nav klientu, un es viņam teicu, ka viņš uztaisīs nobīdē kaut kādu projektu, bet es viņam teicu, ka mēs nemaksāsim. Viņam bija tāds, labi, tagad šitie klienti aizies, tad varbūt mēs padomāsim. Kādi klienti? Es arī nē, bet, viņam ir tādi projektiņi, tā kā varbūt nobīdē būs kaut kāds digitālā mārketinga kampaņa. Jā. Nobīdē arī autobus pieturās. Jā. Tas nav digitālais mārketings. Es zinu. Mēs tagad zināsim, Artur, mēs abi pieteicāmies, tagad tāds precēts pāris. Mēs pieteicāmies uz digitālā mārketinga kursiem. Jā. Mums tagad būs katru pirmdienu oktobrī jādodas no 5 līdz 7 kodams internacionālām Zoom sesijām, kur būs digitālais mārketings un mākslīgais intelekts. So, I love that for you. Nobīde featuring ChatGPT. Jā, noteikti. Vienu scenāriju ChatGPT sarakstīs. Jo mums ir scenārijs. Jā. Labi, es domāju, es aizmirsu vienu skaņu ielikt. Jūs zināt, kuru skaņu es aizmirsu ielikt? Mental health? Es nezinu, vai tas atgriežas. Man šķiet, ka tas atgriežas. Honey, it was already broken. Honey, it was ruined when she bought it. Tas tāds gay sound. Jūs nezināt to? Jā, zinu. Nezinu. Tā kā, nebūs mental health. Bet es domāju, ka, let's dive in. Un, es teiktu Santam. Es šodien pastāstīju. Es sākšu pirmā. Kā tev pagāja vasara? Ko tu padarīji pa šīm 122 dienām, kamēr nobīde nav bijusi? Kā tu saskaitīji? Jā. Oh, wow. Jā. Tomēr math. Šodien sēdēju un domāju, ko es padarīju vasarā, jo vispār bija šī joprojām liekas, ka ir vasarā, jo ir silts. Otrkārt, liekas, ka vasara bija pirms 2, tikko sākās. Vēl īstenībā šodien nāca tajā un domāju, man tāds ir, ka ir 1. septembris. Ne? Šodien ir 1. septembris, jo mēs sakam jaunu sezonu, tā kā jauna klase. Es gāju, man bija bija vasaras brīvlaikā un tagad atpakaļ skolā, atpakaļ nobīdē. Bet mani jaunumi, pirmkārt, es darbā aizgāju uz puslodzi, es vairs neesmu full-time worker, living, thriving, un man liekas, tā lēnām ar kāju pirkstiliņiem iemērcos savā influencer era, jo, ja agrāk man bija tāds,
funny video, uzfilmēju vienkārši viņu. Tagad man ir grafiks, man ir ideju, tā kā atsevišķi pieraksts. Tur Excelis? Nē, es izmantoju vienkārši AppNotes, jo man viņš arī datorā, un tad tur ir ērtāk rakstīt. Bet man ir grafiks, cik kur jābūt. Es tā kā, I don't know, man liekas, es esmu on top. Un pirmo reizi pēdējo 3 gadu laikā man Instagramā sekotāji aug, nevis deklainojas. So, beautiful. Un es arī pamainīšu pašu saturu, ko es lieku, pamainīšu stratēģiju, man konkrēti satura pillars, ko es taisu. Tā kā izturos pret sevi tā, kā izturos pret klientiem darbā, kad tā kā tu domā līdzi un kaut kā skaties, tā izdaru tagad sev. Un strādā pagaidām. Tā kā amazing. Vai tev arī vairāk sadarbības piedāvā? Zini, man ir bijušas visādi tādi, bet ne tādas lielas, bet vairāk visādi, tā kā vairāk kaut tur pieru pasākumu, daudz vairāk pieru paciņas un tādas lietas. Tā kā, jā. Nākamais jautājums. Vai zinu, ka influenceriem ir tādas prezentācijas, kur viņi tā kā uztais savu piedāvājumu? Vai tev ir tāda prezentācija? Tā kā tāds PDF-iņš. Jā. Es tieši vakar sāku taisīt. Es domāju, jūs zināt, kāpēc. Man bija PDF kā freelancerim. Kā freelancerim man bija PDF, bet man nebija PDF kā influencerim. Un tad es vakar sāku taisīt viņu. Viņi man liekas, jūs zināt, kāpēc. Jā, so... Jo Evelīna Parker. Mēs redzējām Evelīnas Parkeres PDF. Un jūs bijāt tie, kas teica, ka nevar teikt, ka jūs zināt, kāpēc. Ir tā kā jāsaka īstās lietas. Kods? Es nesaprotu, par ko tikko runāju. Mums pagājušajā sezonā bija drāma, kur mēs ar Arturu vienmēr darījām tā, ka mēs teicām, ka jūs zināt, kāpēc. To mēs pasāstīsim pēc tam. Bet es biju par kādiem cilvēkiem, man liekas, un tādām speciāliskām lietām. Šis arī bija par cilvēkiem. Labi, vienalga. Tālāk. Okay. Sorry. Jā. Nākamā lieta. Es ielieku savā pierē botoksu šovasar, which was exciting. That's a big thing. That's a big thing. Honestly, tu dod tādus vibes, ka tev ir bail no adatām. Jā, man ir bail no adatām. Man tieši vakar zvanīja Jelgavā. Man zvanīja no mūža tāpat. Sveiki, šeit no doktoras Vēberes. Tā kā ģimenes ārsta biroja. Un viņi teica, ka man beidzās vakcīna uz difteriju, jā. Kas vispār ir difterijas? Vai ne? Iegooglējāt. What's that? I'm googling. Viņa teica, jā, pagājuši 10 gadu, kurš vakcīnas vēl, tu uzsasīt vēl vienu. Ui, tu man arī. Man tāds, jā. Mums visiem mēs vienā gadā dzimuši mīļiem. Man zinot, man ģimenes ārsti, viņiem vienalga. Jā, es arī redzēju, viņiem noteikti vienalga. Jā, bet man bail no potēm. Es negribu. Jā. Man liekas, ka difterija pota bija tā, kas sāpēja. Oh my god. Vai dzemdas kakla vēža bija tā, kas sāpēja. Ir jāizvakcinēties, mīļie. Kāpēc? Difterija ir joprojām sastopama ļoti lipīga un dzīvībai bīstama infekcijas slimība. Difterija ir raksturīga plēvju veidošanās uz gļotādām, tā saucamā kakla aizaugšana un ādas, kā arī toksisks sirds muskuļa, nervu sistēmas, nieru un citu organu bojājums un organisma smaga vispārēja saindēšanās. Kur var saķert? Tā kā vīrus tas ir? Inficēšanās. Infekcijas avots var būt gan ar difteriju slims cilvēks, gan vesels cilvēks, bet ir pārnēsātājs. Nokļūst ar mandalēm, rīklas un deguna gļotādu. Var inficēties ieelpojot gaisu, kuras runājot, klepojot vai šķaudot izplatot difterijas slimnieks vai baktēriju nesētājs. Tādā veidā var inficēties darbvietā, veikalā, sabiedriskā transportā, kafejnīcā, klubā. Kino teātrī un citās sabiedriskās vietās. SPKC šo rakstu. Mīļie. Mēs varam varbūt apņemties. Jā, bet šitais ir reāli apskatīties, kas notiek mūsu vakcinācijas pasās. Es zinu, ka man kādā 18. gadā beidzās encefalīts, un es arī neesmu viņu apdeitojusi. Es nezinu, vai tas ir true, bet man stāstīja, ka tas encefalīts pota, ka viņi strādā vēl kaut 10 gadus pēc. Tā kā viņi ir ļoti ilgi, tā kā patiesībā viņi nebeidzās. Tu viņu var atjaunot, bet nekas slikts nenotiks arī, ja tu to nedarīsi vēl kādus pāris. Zini, es arī to biju dzirdējis, man liekas, tu man to teici. Varbūt tāpēc to biju dzirdējis. Piemēram, arī tajā pašā laikā, tu jau vari vairs netaisīt. Kāpēc? Tu tikko biji saķeršanās redzes. Jā, bet man bija laimes slimība, nevis encefalīts. Jā, tā ir cits vīrus. Nē, encefalīts ir kaut kāds smadzeņu, kaut kāda trakā. Jā, man omē bija encefalīts tieši. Tieši, ka man tā kā visas slimības. WebMD. Jā, un man bija ļoti bail no tā botoksa. Plus, ka tev plecā potē, tu vismaz var nestīties uz to. Bet tagad tev tā kā pie sejas tas ir. Bet īstenībā reāli. Bet tā botoksa adata nav vienkārši tāda dievāka un tad mīlīgāka? Jā, protams, mīlīgāka ir mīlīgāka. Jā, viņi tad maziņi pavisam. Bet viņš ir tu jūt, ka tas botoks kā nāk iekšā tavā vādā.
Bet šis bija vienkārši otskošs tajā, jo tur arī, ka tev otskošs arī jūti to, tā kā, ka tur notiek kaut kas, tas bija ar botoks. Vispār tādā ziņā nesāpēja, bija diezgan chill. Nu, degunā bišķi. Ko tu vēl darītu, ja tev piedāvātu bez maksas? Sejai? Vienalga. Jebkādu plastisko operāciju, ķirurģisko iejaukšanos vai arī injekcijas. Es botoks varētu padusēs ielikt, lai es nesvīstu tik daudz. Okay. Tas būtu kaut kas, ko es skatītos. Jā, bet ja pašā laikā tā ir tāda personības šķautne. Tā kā Santa svīst. Tas tā kā... Tas nav tā, ka es jūtu, ka tu, piemēram, esi sasvīdusi. Bet vienkārši tas tā kā, tu to daudz piemini. Jo, man liekas, cilvēki jūt, ka tas nāk mājās citreiz. Es rāku bloks Artūram, viņam tāds... Un man tāds... Es iedušiņā. Jā. Interesanti. Man šķiet, es neesmu sajūtu skats. Bet no kā tas nāk? Kā tie ir hormoni? Tas ir labs jautājums. Es nezinu, godīgi. Man liekas, varbūt arī ģenētikas kaut kāda lieta. Jo valsts teica, viņam arī tā ir. Bet jūs arī teicat, ka viņai tā ir. Sorry, sorry. Tas ir normāli, tā kā visi svīst izņemot Montu. Monta nesvīst. Un es tā kā arī es nesāju. That's crazy. Kā viņa šķiet, kas... Tāpēc, kā viņai, laikam, ir kaut kas no aziātiem un aziātiem. Jā, Asian cilvēki nesvīst. Such a Monta thing. Bet man te varētu būt kāds Asian. Viņai tāds ļoti smukas Asian uzvedas sagrākušas. Viņai teica, ka viņa ir tāda Asian piere ar uzvecīm. Monda tev Asian piere. Asian piere. Bet jā, un Asian cilvēki viņi nesvīst. Un vēl viņi lielākā nepār laktozi. Neviens no viņiem. Es atceros, man bija SMU kopā ar meiteni, kur dzīvoja Somijā, bet viņa bija korejieta. Un viņa bija laktos nepanesība. Jā. Bet, ja es vairs varētu ielikt botoksu padusēs, un vēl es zinu, ka viņu likt arī pēdās un rokās. Honestly, pēdās arī varētu ielikt, jo kamēr es nācu no mājām līdz tēnē, kas bija 30 minūšu walk. Es nevilku no savas botas šajā brīdī. Vienmēr sakot. Nē, tad varbūt jā. Es zinu, varbūt var kaut ko uzturā mainīt. Zini, es arī tā kā esmu locīta par to, ka man nevajag vairāk ūdeni dzert un blablabla, un ka tur nezinu, bet nekas arī, ka tur kaut kas palīdzēs. Es redzēju, ka ir tā mehāniskā terapija, kur ieliec rokas un tad tev izlaiž elektrību caur tavām rokām. Brālim tāds vajadzētu. Nepaldies. Manam brālim svīst rokas tā, ka viņam tā kā pil. Tā kā tek. Jā. Oh, wow. Augstās dušās jāiet. To man oma viņam teica. Es arī kaut kad pirms gājuši, tad es pārbaudu, tur bija tāds ādas krēsls, un cik bija tie krēslā, kāds 10 minūtes, man bija crop tops, un tā kā pusi mugura plika crop topā. Es pamāpīju, es tā ādas krēsls slapš, un tāds bļa. Bet es arī esmu ievērojis, ka vairāk svīstu pēdējā laikā. Man svīt galva. Jā. Ļoti interesanti. Paliek tā kā mati slapi ātri. Tā kā pārējais ne, bet kā vienmēr mati slapi paliek no svīšanas. Jā. Es teiktu, man piere. Piere tā, kas mums man piere vairs nesvīst tieši, jo tur botoks iekšā. Jā, gribētu padusīties arī viņu. Nekāds fillers negribētos, piemēram, lūpiņu. I'm good. Es negribētu fillers. Ausīs var likt fillers? Visur var likt fillers. Vienīgs, es varbūt kādreiz gribētu, bet jo es nezinu, kā es arī vēros, bet ja skatās no sāna, man te ir tā kā vienā vietā, tāda iedobe virs uzacīm. Viņš tā minimāli var redzēt, nekad nepateikt. Bet es vienmēr to ievēroju spulī, man tāds, vai, kāpēc ir caurums? Mēs esam mūsu That definitely is me problem. Mēs esam mūsu pašu lielākie tiesneši. Jā, bet es nezinu, throwing out True. Domu graudi. Bet es arī, kas man traucēja tik daudz, lai es tur liktu iekšā filleri. Jā, bet botoks padusītēs varētu. Pēdās man būtu bail, ka man kutētu, ja viņi tur mēģināt man tā kā iešprizēt to botoks. Plus, es negribētu to pēdiņu arī rādīt, in general, jo man nepatīk pēdas. Jā, vēl par manu vasaru runājot. Tas nav mums par vasaru, bet jaunums. Es nopirku Taylor Swift's koncerta biļetes. Es arī. Jā. Piebiedrošos. Letīcija ir 1. augustā, man ir 2. augustā, Polijā, Varšaviņā. Es strādāšu visu koncertu, man liekas. Tas būs skaistākais brīdis pēdējā 10 gadiem. Es joprojām tā kā neticu. Jā. Plus es tiešām domāju, tā kā biļeti maksāja 400 eiro, jo visas jau tā kāds bija izpirktas. Bija šī mentāli sāpīgi. Mēs definitīvi būsim copyrighted by Taylor Swift. Jā. Okay. Es gribētu palaist to sound. Jā. Tas forši sound.
So, mīl Taylor Swift. Also happy for her love life now. Jā. Beidzot, deitot skinny white boys. Dudes. UK boys. Yeah. She loves her British boys. Yeah, I love a London boy. Boy. Jā, man vēl pirks vairākas lietas pēc ātņām izskriešu cauri. Speed round. All the time we want. Es Bet domāju, šis būs ne labs tiem speed, cilvēkiem, jā. kas klausās. Jā. Mēs ierakstām tikai 20 minūtes. Es jau jūtu, ka tev tur bries kaut kāds garais. Tu nebūsi kā Santa, kas tikai tas. Jā. Tev būs tā kā. Un Detailed. tad es piecēlos. Katru dienu es piecēlos. Katru dienu es darīju to. Tad Labi, es no ēdu Santa. to. Jā, bija vasarā Kiprā. Ceļojumā bija fun, rekomendēju. Fun fact par Kipru, tur ir vairāk kaķi uz salas nekā iedzīvotāji. Jo tur aizveda oriģināli kaķus, lai viņi izķer čūskas uz salas. Čūskas? Jā, jo tur daudz tur ir ciešas čūskas. Kaķa čūskas. Jā, man arī Jelgavā viņi zelkšus piešķer. Labi, Un tagad tur nav čūskas, un tur ir pārāk daudz kaķi, tā ka viņi dzīvo bandās uz ielas, un tur tikai pilns kaķiem. Jā, biju vasaras sākumā mazā tripiņā uz Igauniju. Kas ir Igaunijā jauns? Viņi vēl projām lēni. Tieši gribēju jautāt, vai viņš vēl projām lēni. Es nezinu, ko tu domā šo. Vispār viņi ko- visur ir priekšā mums, bet Trūvainē, jā. Ceļi real smooth. Biju tajā ilūziju muzejā, kā viņi sauc, tas Tartu bērnu centrs. Aha. tā ir tu bērnu centrs, klausās tā kā Aizgājis bērnamu. bērnams. Jā. Jā, biju tur. Artūrs, mans boyfriends, tā kā mēs ejam tur, viņš tāds, kas ir šī izsapst tādu mazu bērniņu vietas, kā mēs iebiekšām tur, ka ir skaidri maz bērni. And es biju so happy there. I was so excited. Es tā kā pieprēju milzīgā galda ar milzīgo krūzi, kad es izstījos maziņa. Ja sagāju pa spoguļu izstava. Loved it. Es biju so happy tur. Bet pēc tam mēs braucām uz Pērnavu un čilojām tur. Bija forši. Braukājām ar apciemojām Boltiņa dzimto pusi. Pabraukājām ar Boltu skūterīšiem. Vai Igaunijā ir tikai tie jaunie Boltu skūteri? Nē, īstenībā. Tur bija tie paši kā šeit. Jā. Jo I love tos lielos. Monesk, tu esi spēlējis, beidzot pamēģināji? Jā, es braucu jau 2 reizes. Un vakar man šeit vajadzēja, kad man palēmējās, ka mums netālu no mājām bija, un es braucu uz darbiņu, un es parādīju arī tos pagriezienus, visus tos tik profesionāli. Jautājums ir, vai tas video ar Måneskin uz Boltiem bija Latvijā? Jā. Okay. Pie man darbiņa. Pie operas. Opera. Vēl, kamēr es biju ceļojumā Kiprā, tieši šajā brīdī cilvēki internetā sāk cancelot Arianu Grandi. Un I love Arianu Grandi. Tā kā man bija viņas smaržas, man bija viņas... Palaidu garām. Ko? Tu palaidi garām? Ka viņa izšķirās no sava vīra, ar ko viņa apsēs Covid Un laikā. viņa salaida ar to savu coworker, kuram bija sieva un bērns. Jā, palaidu garām. Un viņš bija SpongeBobs. Jā. Un tāds... Jā, nē. Okay. Un man bija Sorry. tā kā Arianas džempe, man bija tāds... Tā kā, man ļoti patika viņa. Visus albums zināju. Tā kā biju a fan. Bet tagad man tāds... Es vairs neklausos viņas. Šeit ir jautājums par separate art from artist. Un šādos gadījumos es to saprotu, jā, es varu to izdarīt. Nu, ne tādos gadījumos, tā kā, kur kāds vīrietis, kurš ir rapist, tad es īsti nevaru separētot to mākslu no mākslinieka. Bet šādos gadījumos es stili klausos arī. Jā, ne, jau viņš tam parādījos, ja neizslēdz, bet tas kā patīk nekad neslēdz. Bet es nekad pat viņu neslēdzu, jo man ir tāds, es zinu, ka katru reizi, kad es noklausos kādu viņas dziesmu, es stili atbalstu viņu. Tā kā, in a way. What's your problem with her? Tā kā, ka viņa Viņa homewrecker. Tu nezini, kas bija tiesattiecībās. Tu nezini, varbūt... Bet still, viņam bija sieva, kuram bija 3 mēnešu mazs bērns. Jā, bet tā kā... Un tā nebija pirmā reize. Tā nebija pirmā reize. Tāpēc man žēl. Un es savā ziņā katru dienu gāju tik tā, lai redzētu kaut kāds jauns updates par visu to situāciju. Un man bija tāds... Un tu iztērēji visus savus datus? Es biju pie Wi-Fi tajā brīdī. Jā, vēl viena lieta. Ielādēju datorā Sims trešdien. Svētdien no rīta pastos, cik stundas bija nospēlējusi? 24 stundas. Kā es pazaudēju diennakti tur. Bet es vakar tur uzbūvēju māju, un es uzbūvēju sevi un Artūru. Un es arī tur esmu influencer, viņš ir tā kā... Tur es neskaniem. Nē, man skan, bet man neskanēja Santa. Ui. Tad visak... Jā, es uzbūvēju mājiņu, es tur sevi un Artūru, un esmu tur influencer, un viņš ir tā kā atlīte. Girl. Definīcija simulācija.
Uztais arī nobīdi. Uztais mūs, jā. Uztais mūs ir uztaisījis. Uztais nākamo epizodi, uztais mūs un parādīja, kā izskatās. Labi, uztaisīšu mūsu māju. Mums būs podcasts studija, tur tādu var uztaisīt. Bet tu spēlē to basic, vai tev ir tā kā visi tie cheat codi? Man nav cheat codi, nē, es nemāku. Hello, Motherload ir labāk. Motherload ir tā kā naudas cheat codi tev vajag. Jā. Bet tas varbūt bišķi neatņem to prieku no tās spēles, ne? Jo man ir bišķi struggles, ka tev ir jāspēlē viņi, lai viņi iet uz darbu un tu dabūtu to naudu. Jā. Varbūt. Bet dažreiz jau tu vari bišķi viņiem. Iedot 50,000. Iedot 50,000, jā. Varētu. Jo man tagad nopērk mājas. Tā kā, iedomājies, Latlu to vinnēja. Jā. Labi, es uzdāvināšu mums bišķiņu. Bet tu vari pakonsultēties arī ar Montu, viņa zinis kaut kāds hacks. Jā. Labi, un tas, es domāju, ka nav viss arī no manis. Ko es tur vēl runāšu? Paldies. Nē, es jau varētu tur vēl kaut ko pastāstīt, bet, es pievienošos jūsu kādam stāstam vēl droši vien. Protams. Saruna kā nekā. Jā, nav jau. Ne jau monologs. Jā. Kā ir monologs, dialogs, kā runā 3 cilvēki? Saruna. Trilogs? Saruna. Ne? Trauks arī kaut kāds vārds? Es nezinu, vai trilogs. Polologs. Man liekas, polologs. Nekad vairāk kā 2 runā. Ne? Nezinu. Tā kā poligāmija. Es iegūlēšu. Iegūlē. Polologs. Izlasās kaut kādu dakteru. Es arī gribēju teikt. Polologs. Vairāku personu saruna. Runas forma, kurā visi sarunas dalībnieki ir vienādi aktīvi, periodiski nonākot adresāta vai vērotāja lomā. Paldies par šo. Man tikko bija atmiņa no augstskolas, ka mums bija komunikācijas kurs visiem kopā. Oh my God. Un jūs analizējāt manu YouTube video. Mums ir ting. Atcerieties? Mums bija stickers par to teicienu vēl. Jūs tur? Nē. Kaut kas tam līdzīgs. Jūs vēl tur? I guess. Kaut kas tam I līdzīgs. guess. No, she was just weird. Jā. Okay. Dzīve biedrnītēm. What's up with you? What's up with me? Esmu bezdarbniece. Honestly, slay. Esmu bezdarbniece jau mēnesi, apmēram, bišķi vairāk, un I love it. Es mīlu katru sekundi no šīs bezdarbības. Bet nav tā, ka man nav ko darīt. Es vienkārši ilgāk guļu. Es neteiktu, ka esmu laimīgāk. Tā kā ir tas memes. Me when I have a job, un tāds vienkārši sēd cilvēks, un me when I don't have a job, un arī sēd cilvēks. That's me. Bet pagaidām jāgaida savu pirmo bezdarbnieku pabalstu. Kaut kad drīz jābūt. Keeping up with my finances. Keeping up with your bank accounts, with your books. Jā, un man vienkārši ir vairāk laika darīt kaut kādas lietas, ko es gribu pati darīt, piemēram, iet pastaigās. Es vienkārši eju uz Rīgu. Es eju uz Rīgu. Es pētu uz kaut kādus. Es jau saulēju. Bet labi, man es lieku puzles, es gatavoju, es eju uz Grīziņkalnu skatīties saulrietas vakarā. I just love it. Tiešām. Eju pasakāties džimu vairāk. Kļūst par to park lady, kas vienkārši sēž un baro putnus. Es nekad nebarotu putnus. Man putni liekas tik netīri. Putni ir tā kā gaisa žurkas. Ui, bold statement. Tie, kas mums ir sastopami, tur vārnas, baložas, rietpuļi. Pīles nelido. Viņa pīles nav gaisa, viņa ir ūdens. Kā viņas lido? Pīles lido? Pīles nedaudz lido. Meža pīles lido. Arī pīles lido. Kā viņas nonāk no vietas uz vietu? Nevējot. Bet viss tas laukos lido. Viņām cerēs griež spārnus, lai viņas tā kā apgriež pašas spāvas, lai viņas, ne jau tā kā fizisku spāru, bet spāvas, lai viņas tā kā... Mazohisms. Viņas nelido daudz vistas, bet pīles čist lido. Man šķiet, ka pīles... It īpaši tās, kas parkā dzīvo. Iegooglēšu. Es ticu, ka lido. Bet jā, tad man nav darbs, es gan esmu darba, un I'm happy about it. Bet, es jau lēnām sāku saprast, ka man vajag atpakaļ iet, jo vakar es filmējos reklāmā video Meža parkā. Mēs ar Džimbu bijām actors. Mēs filmējāmies video visu dienu. Kādā video? Pauls izstādāja Meža parkā. Jā, tur bija tāds reklāmas video par to, kā nokļūt uz to izstādi, un mēs bijām galvenajā lomā ar Džimbu. Un vienā no galvenajām lomām. Un 2 reizes man izspruka mans projektu vadītājs, un es iejaucos procesā. Man bija tāds, kā būtu, ja mēs darītu tā? Un tad mēs sākām filmēt, un es vienā brīdī teicu, aiziet. Tā kā es skaļi tādu, aiziet.
Tā kā es biju projektu vadītāja. Un tad es sapratu, ka I missed it. Man pietrūka šis, un es gribu to atkal darīt. Kā, varbūt nākamajās epizodēs es jau vairs nebūšu bezdarbniece. Fingers crossed, gingers crossed. Man tev ir jāatgādina, kas tam jāizdara. Jā, es atceros to ļoti labi. Kas viņam mājās jāizdara? Jāizsūta viens pieteikums. Bet vēl viena liela lieta, ko es izdarīju, bija pabeidzu maģistru. Man bija izlaidumiņš, un es aizstāvēju, un that's done, un es neiešu mācīties tagad kādus 10-15 gadus. Varbūt, ka es būšu tā vecā kursa biedrene. Tā kā Anita. Tā kā man būs jau 58, un tad es izdomāšu, ka es gribu mācīties kaut kādus, nezinu ko, un tad es iešu varbūt studēt. Varbūt pat bakalauru. Ezotēriku. Kas ir? Tā ir mana mamma. Tā ir mana mamma, viņa tā darīja. Okay. Es dva izdomāju. Tu varētu mācīties būvu inženieriju. Nē, es domāju politiku. Arhitektūru. Politiku, es domāju. Okay. Jā. Tad, lai sevi palutinātu, pēc tam mēs ar Paulu aizbraucām uz Edinburgu. Un tā ir man tagad top 2 vietas pasaules aiz Islandes. Man ļoti, ļoti patika. Bet ceļā uz Edinburgu Rainer lidmašīnām sēdēja blakus pretī priekšā kaut kāds vīrietis, vīrietis ne puisis, kurš visu laiku komunicēja ar mums caur telefonu. Jums nav bijis nekad tā? Nē. That was so creepy. Tā kā es sēžu, Paula, es neesmu šo stāstījis. Es sēžu un Paula guļ, un tā kā man aiz no lidmašīnas tā krēsla padod tā kā telefonu. Un tā kā tas telefons, tā kā tas čalis vienkārši tā kā paliek telefonu šādā. Un tur rakstīts, hi, do you speak English? Kāda iespēja? Jā, kāda iespēja? Un es tā kā ignorēju, jo man bija saulesbrīlis virsū, un es vienkārši ignorēju, un sēžu, un tā kā Paula guļ, un viņš tā kā no otras puses tā kā palaist sejā to telefonu lieku, un mēs viņu ignorējam. Un tad Paula piecēlās, un šo un projām viņš tā kā visu laiku deva to telefonu, un visu laiku kaut ko tur runāja ar to savu blakusēdētāju un smējās, un it was just creepy, mēs viņu visu laiku ignorējam, tad viņš sāka runāt ar mums. Un viņš runāja arī latviski, bet tādā lauzītā latviešu valodā, un it was just creepy. What? Jā. Oh, wow. Un es jutos nedroši. Tā kā man liekas, ka viņš mums nolapīs. Bet viņš bija jaunāks par mums. Viņam bija kādi 16 gadi, man liekas. Un vēl Edinburgā man sākās alerģija no kaut kāda asēdiena, un man palika viss ķermenis sarkans. Sākās ar rokām, tad viņš... Bet jūs arī aizgājāt uz kaut kādu asu vietu? Nē, mēs bijām Korean barbecue. Un sēdu tos rice cakes kaut kādā samērcē. Vienkārši bija garšīgi, bet... likās, ka es nomiršu. Labi, ka es biju ielikusi līdz alerģijas zāles. Vēl viens highlights no vasaras bija mans draudzenes Madaras vecāku partija, kur bijām mēs ar Montu un 40+ gadīgi cilvēki. Un mēs bijām tās palīdz highlights, visi ar mums runāja. Mēs runājām ar sievieti, kurai mēs skaidrojām, ka viņa ir milf. Un viņa tā kā, mēs ar viņu runājām, viņa tāda, jā, bet ziniet, kas man nepatīk? Kurš vārds man nepatīk? Milf. Kas tas ir? Un viņš bija tāds, tu esi milf. Oh my God. Tu esi milf. Un viņas vīrs bija arī dilf. Viņa bija tāds pāris. Un viņiem bija tādi vilku suņi. Viņa bija tāds pāris. Un tā sieviete bija, viņa bija tāda milf. Love her. Jā, tas bija viens no highlightiem. Un tad mēs ar Montu, protams, ar visiem Madaras tēta mednieka draugiem runājām par visu kādām vīriešu lietām. Viņiem patika. Viņiem patika mums visu mansplainot. The Store of the Night. Jā, tad biju Turcijā ar ģimeni. Loved it, bet biju ar ģimeni. Jā. Not the same. Nevar atpūsties patiesībā. Tu vari atpūsties, bet visu laiku ir tas pressure, un man bija jādzīvo vienā istabā ar mammu. Un manai mamma, cilvēks brauc uz Turciju, kur ir 43 grādi. Nepatīk kondicionieris. Vispār ne. Tā kā izslēgt ārā un mirt karstumā. Lai nesapūšu, vai ne? Lai nesapūšu. Jā, un es uzlieku uz minimālāko. Tā kā es vispār nejūtu. Man ir karsts. Viņa vajadzēja nofotografēt. Viņa gulēja ar 3 sagām. Oh, wow. Un viņa atņēma man sagu, jo viņai bija augsts. Un es nesaprotu. Un tad mēs pēdējās dienas jau tā kā vairs nerunājām. Viss bija so bad. Un tad es katru dienu gāju ātrāk prom no basēna, stundu, lai es vienkārši varētu sēdēt. Viena pati augstā istabā. It was bad. Tad mēs palikām tādā ultra all-inclusive viesnīcā, kas bija ļoti forši. Un es biju man mamma, brālis un Līna, kas ir man brāļa draudzene. Un labi Līna un labi Miks un mana mamma, jā, vienkārši crazy sieviete dažreiz ir, bet no love her arī. Vēl Turcijā es izglābu dzīvību. Jā.
Pie basēna. Almost. Pie basēna es sēžu un, protams, mana acis vienmēr vēro apkārt. Kas notiek? Es redzu stāvu sieviete un viņai pazūd. Es vienreiz dzīvē esmu redzējis kā ģības cilvēks, man draudzene Laina no ģība. Un es redzu to sievieti un es redzu, ka viņai tas skats. Ka viņai pazūd skats. Ka pazūd un ka viņa, tur viņas vairs nav, jā. Un es eju ceļos, bet viņai pienāk draudzene klāt un viņa tāda, we need bed. Viņai ir ļoti stiprs britu akcents. Un viņai iedod savu to, es nezinu, kā latviski ir ļežaks. Kā krēsls. Zvilnas? Atpūtas krēsls. Kur sauļoties, tā to sauc. Bet arī zvilnis. Kas ir zvilnis? Labi. Zvilnis man šeit ir vilnis. Nē, zvilnis tā kā man ir zvilnēt. Jā. Zvilnis. Bet labi. Jā, un viņai sākās epilepsijas. Un es palīdzēju viņu noguldīt. Un es saku, es aiziešu pasaukt kādu. Viņa tāda, no, doctor. No, tā viņas caregiver. Viņa tāda, I'm a caregiver. Un viņa domā, ka es nesaprotu angliski. Un es viņai saku, oh, it's okay, maybe I can bring you water or something. Oh, you understand English? Okay, but no, doctor. No, doctor. No one. Don't tell no one. I'm the caregiver. I can carry her. Un viņa palika tik agresīva pret mani, es vienkārši gribu palīdzēt. Ok, thank you very much. Un tad viņa sāka man apskaut, un katru reizi, kad viņa mani redzēja, viņiem vienmēr bija tāds. Bet kāpēc viņa neļāva ārstu? Es nezinu. Oh my God! Es domāju, ka nav kaut kāda veselības apdrošināšana vai... Viņa stāstīja, ka tai čiksai noteikti tā bieži, un īpaši karstumā, un ka viņiem vienkārši vajag shade un apgulties. Un I need a shade. Bet, kamēr es tur cīnos ar to sievieti, mans brālis bija basēnā. Viņš teica, ka no malas izties, ka tā sieviete izdzina mani no gultas no tā zviļņa un sāka vienkārši kliegt uz mani, un es sāku strīdēties. Bet nē, es vienkārši I saved the life. Saved the life. Kas mums vēl tāds bija? Smiltene. Bijām Smiltenē. Bijām alus ražotnē. Oh my God. Nē, vispār mēs jau bijām tādā plašākā ceļojumā. Plašākā ceļojumā, bet vienkārši mēs katru, man liekas, pirmo cēlienu mums ir tas We love Smiltene. We love Smiltene un brauciet uz Smilteni. Jā, bija, bet šeit foršākais no Smiltenes bija foršākais. Tad man ir tādas Smiltenes highlight. Es ielauzīšos. Ielauzies. Mēs bijām Alsdarītavā. Malduguns Alsdarītavā. Un mums bija alus degustācija. Un, liek teikt, ka, Artūrs nedrīkstēja dzert. Jā, Artūrs, es turēju, bet Artūram bija jāsēž man blakus, jo man nav tiesības. Un viņš nedrīkst lietot alkoholu. Viņš to zināja. Viņš piedzērās to. Un mēs ar Santu stāvam, un viņš pēkšņi tāds pienākums. Santa, tu vari sēdēt viņai blakus, es piedzēros. Jā, nevis pirms viņš dzēra, viņš uzjautāja šo. Nē, es uzreiz izdarīju, un tad es tikai sāku vākt kopā. Ask for forgiveness, not permission. Jā, un ja es arī būtu iedzēruši par daudz, tad es nezinu, ko mēs tur būtu darījuši. Būtu palikuši. Also, tur bija tā, ka mēs bijām reāli ilgi, un visi jautājumi ir uzjautāti, esam visi nodegustējuši. Kad mums ir laiks tīties projām, iet prom. Un vienkārši tie jautājumi, ko viņi sāk jautāt? Es ar Montu? Jā. Tu, Monta, Anda. Pilnīgi random. Pirmkārt, viņš jau ir atbildējis viņiem. Otrkārt, kaut kādi pilnīgi nesaistībā ar halu. Vienkārši kaut kāds smaltāks. Smaltāks, ka mēs tieši stāvu pēdējo stundu tur un skatos jums. Un tāds, waka. Jā. Tu mums to sarunas arī iedod līdzi. Mēs varējām nopirkt tos alus. Un es biju bija tādā labā omā, saprotiet. Bija moments, kad tāds viegls klusums, kad tas vadītājs. Nē, man liekas, mums ir jāstāsta šis nevis tev, jo tu biji tas. Jā, viņš pako tās alus pudeles, tas ekskursijas vadītājs, ir klusums, viss vienkārši stāv, skatās, domā, ko ņems. Kādu alu ir pilnīgs klusums, un Arturs tāds, walk like an angel. Obviously, tā ir tā kā ražotne, un tur ir akustika. Tāpēc tas vienkārši izklausījās so weird. Jā, had a moment. Žēl, ka to nenofilmēja neviens. Jā. Un tad otrs moments bija tas, kad sākās Montas. Es pat nezinu, kā to nosauc. Kaut kāds verbālā caurēja.
kur būtībā es esmu labāk par jums. Es domāju, mums nav par to jārunā. Bet arī tas bija Bet tas bija lielisks. highlights. Ja es domāju par Smilteni, tā ir pirmā doma, kas man nāk, pirmā atmiņa, kas man nāk prātā. Ir tā tumšā lapinīte. Jā. Un man vienkārši... Tas varat It was amazing. part of it nosīties manā vlogā un part of it Santas vlogā. Jā, mums ir vlogi no Smiltenes. Tiešām viņš ko iet. Jā. YouTubītē. Jā. Tas bija viss no tevis? Jā. No tevis verbālās caureiz. Jums nav ko komentēt par Smilteni? Nē. Es braucu ar polsu skūteri un man iesita. Jā, tas bija skaisti. No. Tas nebija skaisti. Man reāli sāpēja tā roka nākamajā dienā, tā kā viņi man iekrāva. Es vienkārši uzkāpju un es esmu atbildīga poltu braucēja. Tā kā skūteri braucēja. Mani varētu filmēt un rādīt, kā braukt ar skūteri. CSDD apmācībās. CSDD apmācībās. Es vienmēr, ja ir velo josla. Jā. Es, ja būtu velo joslas, braucu pa velo joslu, tā kā es nebraucu pat ietvi nekad ātri. Un es esmu ļoti atbildīga. Tā kā ja ir cilvēki, es braucu vispār ļoti lēni. Un es uzkāpju tā skūteri, es braucu 2 km/h, tā kā uz vietu, kurus var nobraukt no ietves. Un man vienkārši iet garām sievieti, un viņi man iekrauj. Un tas bija tā kā, tas nebija tā, ka viņa bija kaut kāda traka sieviete, ja? Vai kaut kāds tā kā bezpajumtniece. Nē, viņa bija normāla sieviete, kur, gan jau, es nezinu, varbūt viņa skūteris kādreiz viņa bija notriecis, vai viņa kaut kāda trauma, es nezinu, bet viņa vienkārši man iekrāva. Man tagad ir bail. Es tagad skatos katram cilvēkam acīs, man tāds pusē nebūs. Sitīs un es ticu. Un man dažreiz tā kā gribas tā kā, es iestīšu pirmā. Tā kā es nezinu, ir scary, jā. Tā kā drīz beigsies. Hate crime. Hate crime, jā. Ne, like an actual crime. Jā, tas ir actual crime. Drīz beigsies vispār. Varbūt viņi toreiz vienkārši klausījās to. Boltiem, jā, tūliem, nē. Tūliem visu gadu ir? Jā. Visu gadu? Jā, es atceros, kā es kaut kad braucu sadzēries mājās, un es braucu tā kā pa sniegotu ietvi, un es gribēju stāties, bet es nestājos, jo viss bija slidens, un es nokritu. Nu, viss slīdējos pa čakielu. Labi, ka nenomira, jo cilvēki nomirst tā. Jā. Latīti, jūs ko domājos? Cietām te bija gada apmēram? Es teiktu, ka 57. Es to vienu epizodu teicu, ka old people must die vai kaut ko tam līdzīgu. Lūk. Nē, veci cilvēkiem nevajag tiesības. Old people will die. Tā kā, it's not must, they will. Bet, tā kā, jā. Es neteiktu, ka 57 ir vecs cilvēks. Cik gadiem ir vecs cilvēks? 70. Mums nebija šis. Mums bija augstskolā, mums jautāja vienu pasniedzēju, cik gadiem ir vecs cilvēks. Jā, es dodu 62. Bet tas ir arī tā kā, man besīgi saku tā kā, tas arī ir par tā kā, par tādu mentālo appearance, ne tikai par skaitli. Age is just a number. Jā. Kamēr tu nesi, un prison is just a room. Tā kāds ir bet tas, laikam, no tādiem notikumiem arī bija vēl Barbie movie. Barbie movie. Barbie Summer. Tiešām Barbie Summer. Feminism. Feminist Summer. When will it end? All the enjoyment. I'm sad again. Don't tell my boyfriend. He's not what he's made for. It's not what he's made for. What the fuck? Ko? Tad mēs redzēsim TikToku. Vai man ir jāatskaņo? Mūs atkal benos. Nedomā. Oh my God, kas šīs bija? Ir tāds TikToks, kur kā, ziniet, tie TikToki, kur... All the enjoyment, I'm sad again. Don't tell my boyfriend. Oh, wow. Oh my God. Ļoti patika Barbie movie, ļoti patika. Un es domāju, ka varētu rīvačot viņu kādreiz, jo es, kino tā kā citādāk, kā mājas skaties. Ko tev kā vīrietim ir ko teikt, jā? Vot. Tad, kad es aizgāju noskatīties Barbie movie, es atnācu mājās, pirmā lieta, ko man Latīcija pajautāja, tev ir par ko man atvainoties? Es vēl projām, I stand by it. Okay.
Viņi vienkārši nedomā, vīrieši tik tālu. Es esmu ar katru dienu, es pārliecinos, ka Artūrs vienkārši nedomā. Jā, un tas arī Viņš vienkārši nedomā. Labi, viņš domāja. Bet tā kā, tas nav tāpat, kā mēs domājam. Jā. Un es tieši arī, jo es arī savu boyfriendu savu filmu tieši teicu, kad cik es dzirdēju no atsaucējiem, ka viņi ir tā kā ar daudz dziļāku domu nekā tā kā varētu likties, ka, Bilma, Bārmijas, un viņiem tāds, kas bija tāds doma? Un man tāds, boy. Bet plus viņam pēdējās 3 minūtes šausmīgi vajadzēja stolt, tā kā viņš redz, ka viņam arī smadzenes par nereģistrēja neko, ko tur teica. Bet jā. Nē, bet tam es piekrītu, ka es nekad nevarēšu relatot šai filmai tā, kā jūs to darījāt. Jā, jo tu neesi sieviete. Jā, never experienced that. Jā. Bet tas varbūt ir nelāji. Kām sievietēm? Jā, kā bija tas kā bija tas Kena draugs? Alans. Varētu būt Alans. Jā. Lai gan... My job is just beach. Your job is poop. Runājot par poop. Es tiešām lejupielādēju poop map. Atkal? Jā. Un it's so good. Es šobrīd, mums starp citu ir nobīdes līga. Tajā es nezinu, varbūt jūs aizmirsāt. Es pastīšos. Mums atkal jāielādē tiešām. Bet es, piemēram, es iečakojos, un pirmo reizi iečakojos mūsu mājās. Un mans komentārs bija, pirmo reizi iečakojos šeit. Šodien ielikts jauns tulta tīrītājs podā. Pati kaka tāda, uzprasījās uz vienu kritienu un viss. Turpmāk es likšu nevis selfijas, bet tīru podu pēc vairāk cilvēku lūguma. Un tur bildi ar podu. Viņam Artūram vajadzētu kaut kādu aplikāciju tādā gadījumā. Jā, tātad es veikšu atskaitas. Lai viņš tīrītu podu. Jā. Wow, amazing. Paldies. Jā. Bet poop map. Es nopirku jaunu to kopāšu podā, kurš padara ūdeni zilu. Jā. Interesanti. Jā. Man patīk, viņš smuks mežo. Viņš taču smuks mežo. Jā. Un tagad Paldies. Paldies par šo investīciju. Es domāju. Jā. Jā. Bet, gan jau es kaut ko vēl nepateicu, bet jā, tas ir arī viss no manis. Besīgs viņu aizmirst ielikt. Bet labi, tad tagad sākšais runāt. Ko tu neieliki? Šito skaņu. Man Viņa nav šeit. Viņu vajadzētu uzlikt šeit. labi. Noderīga skaņa. Hop! Ok, tā. Kad es sarakstīju to, kas notika šajā vasarā. Bet tā kā nav salīsini. Jā, es pirmkārt sapratu to, ka esmu notusējis. Nē, vispār savu segmentu es gribēju sākt ar to, ka katru nobīdes sezonu I'm bringing something new. Un šajā sezonā something new ir mani mati. Ja pagājušo sezonu es sāku ar uzkrāsotu ūsu. Pareizi! Tad šo sezonu es sāku ar izlaistiem matiem. Jautājums, vai tu vēl krāso savu ūsu? Vairs ne. Kāpēc? Kāpēc tu pārstāji? Viņi izauga. Pirmkārt, jā, viņi izauga. Otrkārt, tad, kad man beidzās mans tas eyebrow pencil, es nopirku jaunu, bet es nezinu, kur viņš palika. Es jau 5. reizi jau saku, viņš stāv zem izlietnes. Labi, arī uz mēs pastīsimies. Lūk, un tad viņi bija tik pilna, kas varēja beigt. Jā, es tiešām varēju beigt krāsošu ūsu. Bet jā, jauni mati, ilgviņu ēra ir beigusies. Man patīk šī frizūra, man ļoti labi stāsta. Paldies. Bet es vēlos sākt petīciju, lai mēs noskujam tev ūsu. Letīcija sāk petīciju. Jā. Tas varētu būt jauns segments. Letīcijas petīcija. Jā! Oh my God! Okay, man šodienas petīcija Artūrs noskuja ūsu. Īstenībā es skatos Artūru, kā viņš ir ar bārdu. Tu vari domāt, Artūra bārdu? Viņš nevar izaudzēt, jo viņam ir balds pat vienā vietā. Es redzēju, ka TikTokā ir tāds tā kā... Microblader. Jā. Tas rolleris. Bet, es uztaisīju toreiz to face-upā, kā viņš iztītos ar bārdu. Viņš iztītos vienkārši vīrišķīgāk. Pareizi atceros, man liekas. Bet jā, jauni mati. Bet labi, tātad, ko es esmu sadarījis? Biju openerī atkal, biju opener festivālā Polijā, dzirdēju daudz labus mūziķus. Šogad tur bija Lizzo, Lil Nas X, One Republic, raudāju pie One Republic. Straight. Jā, viņi dziedāja to I Lived. Un tam ir tā. Vai ne? Nē, man saproti, with every broken bone, nekad neko nav solos. I swear I lived. Biju arī uz Sizu. Labirintu. Jā, tā kā tiešām ļoti skaists festivāls. Man ļoti patika.
Visu laiku gāju uz reivu. Protams, tās lietas, kas nemainās, jo man burtiski tūlīt, uz kaut kādām 3 nedēļām būs gads kopš šeit uz reiviem. Paies gads kopš toreiz aizbraucu ar Andu uz Zemdarbnīcu, ka tur bija pagrabā kaut kāds reivs. Jā. Then it all started. Bet tev patīk reivi? Nē, man patīk dejot pie mūzikas, kurai es varu dziedāt līdzi. Same. Man patīk tuts. Nē, man vajag shake. Jā, man vajag dziedāt. Atcerieties, es otrais bija tā viena diena vasarā, ka mēs visi vien tancējām kvartālā ar to Taylor Lover. Kā viņš sauc? Kārlīti. Šautauts Kārlītim. Un mēs visi dejojām un sāk skanēt Taylor, un mēs bijām tik happy. Jā. Vai es tajā brīdī nebija kaut kur aizgājis? Tu kaut kur pasējies. Jā, bet mēs jā. mēs iestrēgām. Man liekas, ka mēs Domā nekustamies. visi. Un tur bija tāda Anna American Challenge. Džiks, kas bija pie tiem DJiem. Tu viņi nāca mums draudēt. Es nezinu, ka viņi nekad nav redzējis tik Pareizi. jautrus Nē, un es jaukus biju jums cilvēkus augšā. kā Jā. mēs. Bet tu visu laiku kaut kur pazudi, ne? Jā, viņš pasējās kaut kur pēc tam. Nē, es pēc tam Tu pasējos. Mēs palikām divas beigās, un mēs braucām mājās. Jā, jo es pēc tam aizgāju ar Brigitu un viņas boyfriendu uz to blakus telpu. Tur, kur bija jāgara zāle. Skaidrs. Blakus akuskai es uz turieni aizgāju. Jā. Un tad jūs atradu, tad jūs bijāt ar to meiteni, viņa jūs stāstīja visu dzīves stāstu. Tur bija tā meitene, kur mums stāstīja, atceries, ka viņa mācās maģisko būtņu kopšanu. So weird. Why weird? Creative. Jā. Creative industry. Bet jā, Openers bija dziesmu svētki. Šogad dziesmu svētku strādāju brīvprātīgo informācijas centrā. Pirmo reizi redzēju, kā tu strādā dzīvē. Tas tiešām bija tā, ka, cik es 8 gāju prom un nācu kaut kādos 2 naktī mājās. Tās bija tādas. Kad ar to strādājis? Nekad. Tur jau tā lieta nekad. Tikai tad. Un tā bija prakse, par kuru man nemaksā. Visi mani perks bija bezmaksas laimes šokolādes ofisā un ieeja kaut kādos koncertos. Bezmaksas sēdienas. Jā, man arī baroja pa laikam. Jautājums, tu to praksi iesniedzi kā akadēmijas praksi? Viņa ir kā akadēmijas. Es neesmu uzrakstījis ne atskaiti, ne prakses vadītāju atsauksmi, neko neesmu izdarījis, bet man laiks līdz decembrim. King. Daudz. Jā. Un dziesmu svētkos es devos tādā randiņā. Tā bija interesanta nakts. Tā tad bija sestdienā. Gaisa temperatūra bija 23 grādi. Es tajā dienā pamodos ar īpaši jautru noskaņojumu. Es varu pastāstīt par šo randiņu. Nē. Es gribu pastāstīt. Stāsti. Labi. Tātad bija sestdienā, pirms noslēguma koncerta, naktī pirms noslēguma koncerta, Daugavas stadionā notika dalībnieku balle. Man liekas, es tāds dalībnieks, man bija kartīte ar uzrakstu brīvprātīgi, es gāju. Bet man nebija neviena drauga, ar kuru es dotos uz turieni. Tad es tur satiku kaut kādus pazīstamos, un tad es dejoju kopā ar kori Maska. Tajā visā ballē. Izklaidējos ar kori Maska. Un tur tajā bariņā bija tāds viens puisis, uz kuras es uzmetu aci. Es tikai uzmetu aci. Ko tu citu varēji uzmest? Sevi. I wish. Šis būs izgriezums. Tik tagad. Un es tā kā mēģināju, es tajā brīdī vēl viņu neiepazinos. Long story short, mēs aizgājām kopā pēc aliņiem, iepazināmies, apmainījāmies Instagramiem. Tajā ballē viņš mani grieza balsi. Un viņš teica, Balle beidzās 6 no rīta, un es nebiju gatavs beigt šo pasākumu. Tāpēc es viņam uzrakstīju, kur noteikti turpinājums. Kā tie dabīja viņu numuru? Šī ko teica? Instagramā. Jo mēs apmainījāmies Instagramiem. Un es viņam rakstīju, kur viņš ir. Viņam bija tas, brauc pie manis. Viņš atsūta adresi un uzraksta, paņem koliņu līdzi. Man tas, ok. Paņem skūteri, aizbrauc līdz tuvākajam nakts veikalam, dienas veikalam, nopirku koliņu. Jā. Ko darīt, ja tu atbrauc, viņš būtu pilnīgi kails? Tā kā Viņš tad viņš mestu visu sevi. Jā, es domāju, ka jā. Yes? Jā. Iespējams. Missed opportunity. Un labi, tagad aizbraucu uz turieni. Es ienāku iekšā. Mēs aizjām uz viņu istabu. Un satikums ir tāds, ka tā ir viņa gulta. Viņa gultai blakus ir tādi paši tie laka galdiņi, tie melnie.
un tur stāv vīna pudele un 2 vīna glāzes. Must be nice bija būt vīrietim, jo man liktos, ka man grib noindēt. Iespējams. Un tad viņš mums abiem ielēja vīnu, mēs kaut ko sēdējām runājāmies. Viņš man pēkšņi pajautā, vai ir kaut kas, ko tu neēd? Un es vienmēr atbildu to, ka... Jo, dick! Oh my God! Bet es tieši viņš neteikt, ka viņš neēstu viņu. Nē, un es sasaku viņam, ka man pirmā lieta, kas ienāca prātā, bija olīvas. Viņam bija tāds, es pirms tam atbildēju, pasūtīju mums picu un tur būs olīvas. Un tas ok. Viņš pasūtīja. Labi. Tikai šais. Pagriežos un izēju. Un, Tu nebija dzirdējis šo stāstu? Nē. Viņš tiešām mums atbild šī pica. Oh my God, tik romantiski. Pats reāli kaut kāda grāmatas stāsts. Satiec dziesmu sāki vienreiz 5 gados. Redz, ko ballē aizies tur viens. Redz, ko tu čali dejojat valsi. Pēc tam viņš aicina pie tevis, ir vīns, viņš pasūta to picu. Tā kā tas kaut kāds filmas storyline. Un viņš iepriekš stāstīja, tāds, nav romantisks. Viņš nav romantisks intentions. Man tāds, girl. Also bija jautājums par viņu seksualitāti. Varam izpīpēt šo ārā, bet viņš domāja, ka viņš straight. Nē, that's romantic. Kāpēc tas straight vīrieši nedarīt? Vai ne? Es tieši to pašu nedarīt. Well, Oh my God. Un tad mēs ēdam to picu. Un šis puisis vispār strādā kā bārmenis. Tāpēc vienā brīdī, kad jau beidzās vīns, viņš sāka jaukt kokteļus. Viņš ir saistīts arī kaut kā ar mūziku. Un vienā brīdī viņam bija svarīgi man parādīt kaut kādu Netflix mūziklu, kurā ir Andrew Garfield. Un Vanessa Hudgens. Jā, tad mēs to skatījāmies. Un tad kaut kā palika par garlaicīgu. Mēs paņemam taksēt, bet esam Ķīšezeru. Un līdz kādiem 11 nosēdējām Ķīšezeru malā un runājāmies. Un Es nevaru. Es saku, viņu bulīju par to, ka viņam vajag satikties vēlreiz ar Čāli. Tu neesi ar viņu redzējis jau šās? Nē. Mēs bijām sarunājuši, ka mēs satiksimies Meža parkā. Tā kā tajā pēdējā dienā, bet es nebiju gulējis visu nakti. Es vēl Latīcijai rakstīju, man bija pēdējie procenti, kaut kā pēdējie 3%. Tad 10 kaut kur Es jau uzrakstīju, cēlos, jā, ka ar mani viss ir kārtībā, drīz brauc mājās, esmu kaut kas tāds. Nebrauc mājās, fiksīgai dušā, skrēju uz Meža parku, jo man bija jāstrādā. Cik jāstrādā, es pēc tam kaut kādam 3 stundām vienkārši parubījos Meža parka priedītēs. Un tā arī mēs nestikāmies. Un es pēc tam vēl paliku uz visu sadziedāšanās nakti, un tur arī mēs nestikāmies. Un tu viņam nesi uzrakstījis? Artur, viņš to Viņiem vajadzēja tikties, bet nesanāca. mums bija jābrauc uz Smilteni. Mums bija jābrauc uz Smilteni. Oh my God, tur ir tāda love story. Arī tas, ka viņi nevar tagad satikties, un ka tur kaut kas ir ceļā. Tāds mīlestības stāsts. Oh my God. Skaisti. Šis ir skaisti. Ak, Dievs, es varu pateikt vienu faktu, ko tu varēsi izplīpot. Pasaka pēc tam varbūt vai pieraksti. Es aizmirsīšu. Kādu? Kurienes viņš ir? No kuras pilsētas? Nē, labi, ok. Labi, Viņš no Jelgavas. Vai ne? Neminam. Lūk. Lūdzu, pēc sērijas parādēt par viņu. Labi, jā. Tā man noslēdzās dziesmu sēki. Tad bija pozitīvs. Pozitīvs bija uz LJ koncertu. Raudāju uzreiz pēc tam, bet arī par pašu LJ koncertu. Tātad pirms tam bija kaut kāds Gustavo koncerts. Es biju viens, jo tā bija pozitīvs otrā diena. Un mani draugi vēl tikai tad brauca. Es biju kaut kur citur. Viņi vēl tikai brauca uz festivālu. Es uzreiz jau tā Gustavo koncerta laikā gāju uz priekšu, lai es būtu LJ pirmajā rindā. Tā, kad koncerts beidzās, es uzreiz uz centru, uz pirmo rindu, bet bija tā, es biju otrajā rindā, bet man bija tā kā, līdz šajienei meitenes. Man viņas netraucēja. Tagad sākas koncerts. Un skatos, tur pa labi, tur tā tālāk. Tur, kur tu šobrīd sēdi, es skatos visu laiku vienu meiteni lupīju uz mani. Tā kā, un es dziedu visām dziesmām līdzi, jo LJ tā kā manas sirds grupa. Un tā meitene nepārstāja vienkārši blēnst uz mani. Es tā kā vienā brīdī pārsēdējot, es saskatos viņu, pieliecos viņai tuvāk, un es pasaku, tu vari beigt blēnst uz mani, tu man zai bal. Varbūt viņi bija nobīdes klausītāji. Es nezinu, man bija tāds, kādā sakarā. Varbūt viņi bija nobīdes klausītāji. Kāpēc es tā darītu? Jā. Jebkuram cilvēkam, kāpēc lai tā darītu? Man zai bal, tas nejauki. Pozitīvs man bija tāds mini. Es biju mīni pret sievietēm. Es arī sastrīdējos ar Gundagu par to, ka viņa man uzlēja aliņu netīšām virsū. Un tad tur arī bija dāma. Bija asaras. Oh my God. Artur, what the fuck?
Nu, jā. Also, ir mēs, ja tu klausītos cilvēku podkastā un redzot viņu dzīvē. Ja nu mēs tā kā Alģēna no skatus, ko tu blēdi? Besī. Vai mēs tur vienkārši kādu slavenību arī, kur tu tā kā zini, tur skatītos, viņi te būtu tāds, oh my god, kā skaties, kā viņš tur vaibo, un pēkšņi. Ir mēs tā, ka tu kašeru satikti, jā, tā pozitīvsā. Ja Letīcija arī pozitīvā arī skatījās uz kašeru, jo tas bija kašers. Ja kašers tāds pieejas klāt Letīcijai, ko tu blēdi, man zaiepal. Briesmīgi. Labi, ka tu neesi slavenāks. Citādāk tev būtu cancelots. Mēs būtu cancelots, jā. Bet tā gadījās, es godīgi sakot. Atvainojies, tā sievietē, meitenē. Nē. Mēs atvainojamies ar vietā. Viņš tāds dažreiz mēdz būt. Neklausties mīnus plus. Aizveries. Tu blēdz. Tas ir like tādēļ, kad skaties. Vai ne katru reizi, kad atnāšu mājās, skaties uz Letīciju, ko tu blēdz. Bet Oģē koncerts vispār bija foršs, tā kā beidzās koncerts. Jā, ne tā meitenei. True. Es izskatās sāk raudāt. Es arī sāku raudāt. Es raudāt un aiziet projām no kauna. Ziniet, ir tas gifs, kur Homērs Simpsons ieplūst krūmos. Artur, tu nonāks LA. Es pēc tam to meiteni vairs neredzēju, tā atkāpās. Iedomājies, ja viņi arī visu laiku gaidīja Alģē, tā bija viņas mīļākā grupa, viņi tika līdz priekšai, un tur vēl redzēja Arturu apsīti no nobīdes. Un Arturs apsīti grūders virsū for no fucking reason. Viss, nevienam vairs no mugurkaula. Šis būs viens iemesliem, kāpēc nonāks LA. True. Nu, tu nonāks tāpat, ja tu esi gejs, bet kā... Viņi tev tā kā pie iemesliem šo vēl tā kā pievis. Uz citu kambari pārsūtīs. Zini, I deserve it. Un viss kārtībā. Nav viss kārtībā. Vai es kaut ko mainīšu šādā dzīvē? Nē. Vai tu tā vēlreiz darīji? Jā. Kā? Noteikti. Kāpēc? I don't know, it was so fun. Es domāju, ka tā meitene viņa tagad neiet uz publiskā pasākumiem vairāk. Neskatās. Viņa definitīvi neklausās nobīdi, ja viņa agrāk ir klausījusies. Honestly, es varu dabūt to vienu sakotāju apakaļ. Zirgiem ir tās klapes, ka nevar redzēt, bet viņa tā tagad iet, tā kā viņa neskatās vairāk. Uztamborēs uz šitā te. Tas ir tik nejauki. Zini, kad nejauki cilvēki tāds, kas tev labāk paliek, kad tu tāds tam uzdars virsū? Apparently. Reāli palika labāk. Tik labāk. Nu, labi. Bet jā, es zinu, ka es biju arī uz Metro Boomin koncertu, bet es to vispār neatceros. Jā, es zinu, ka Metro Boomin koncertā es nogāzos no soliņa. Nu tā. Šajā vasarā pirmo reizi uzpīpēju zazu. Tu nebija pīpējis zaļo nekad? Nu, nē. Pagaid nemelo. For legal reasons es neesmu. Bet šovasar for legal reasons tu pirmais uzpīpēji zaļo. Kā tas strādā? Uzgrauz brokoli zaļo. Jā, Tāpēc tev nebija nekad grauz brokoli? Es... Actually, man liekas, viņš tagad nebija grauz brokoli. Tagad nopietni? Nē, nu... Brokolis. Leģit brokolis tiešām neesmu grauzis. Oh, wow. Bet vēlna brokoli es esmu uzgrauzis vienu reizi Nīderlandē 15 gadu vecumā. Nu, šis ir tā kā ultra. Un tad es aizbraucu uz stūrīšu sporta spēlēm, un tur es īstenībā nedaudz nokrāpu no bīdi, jo man tur radās jauns radio šovs called Big Bad Boys Breakfast Club. Un mēs 6 no rīta visus modinājām, likām Latvijas himnu un runājām tā kā radio šovā. Bet jā, un tas bija tāpēc, ka es ar šo čomiņu Čomiņu? Viņš sev uztina kasīti, Uztina brokolīti. Uztina brokolīti, krītiņu. Es biju, tu nekad nebija brokolīti uzgrauz. Zinot tevi. Bet man liekas, tāpēc, ka brokolīts ir tāds citādāka veida izklaide, viņam patīk citādāks. True. Brokolīti negribēs iet reivot. Redzi, viņam negaršo brokoli, viņam negaršo salāti, viņam negaršo veselīgas lietas, viņam patīk ķīmija. Tāpēc viņš arī lieto ķīmiju izklaidē. Jā, bet jā, un jāatzīst, had a great time. Tiešām great time. Lūk, tad man ir vienkārši pierakstīts reivi. Un pēdējais tās no manis, stundu un 4 minūtes ir ierakstām. Mani ieslēdza kanciem ezītī pēc saslēgšanas. Jā. That's a little bit clickbaity. Bet tā arī bija. Nu, tev ieslēdz, jā, bet tu kā nebija tā, ka tu tur sēdēji, ēdi savu skatu. Noķēru.
nebija tā, ka tu redzi sev skatu pēc pankūkas. jā. Un viņi vienkārši tā kā ieslēdz tevi. Labi. Nu, Tu kā tur tad tusējies kas ar notika? owners. Nu, not the owners, ar bartenders. Banderiem. Bet jā, svinējām draudzenes Martas dzimšanas dienu. Un viss bija forši, viss bija skaisti. Tur bija tā, ka pirmajā stāvā notika beerpongs, otrajā stāvā bija kaut kāds prāta spēles, no kurām es nozagu vienu pudeli alus. Un trešajā stāvā bija galdiņa, un tur bija mums rezervēts galds Druškas Martas dzimšanas dienai. Tad vienā brīdī tā kā visi tie pasākumi downstairs gāja uz beigām, un bārmeņi uzzināja, ka Martai ir dzimšanas diena. Tāpēc sākās šotu metriņu nešana. Bija 1 metrs, pēc tam vēl 1, pēc tam jau kādi 5. Un kur ir labā lieta? Par nevienu netika samaksāts. Jo bārmeņi nesa šos metriņus. Obviously. Tad jau tā kā viss gāja uz slēgšanos ciet. Un es biju tātad tur Kaldzē mezīšu 3. stāvā, tur ir tāds backrooms. Viņas vispār nav aizslēgts ar kādu atslēgu, bet tur vienkārši tu var ieiet iekšā. Un tur stāv kaut kāds kafijas dzirnaviņas, veci trauki. Tā, bēniņi. Un es tur atradu kaut kādu augšvadu, uzgāju augšā, iesprādu šo augšvadu pultī, nozagu no kāda datoru, uzliku savu Spotify, un mums bija sava ballīte 3. stāvā. Un mēs bērniem teicām to, ka tad, kad mums ir jāiet prom, tad, slēdz ciet, mēs iesim prom. Tas nekad nenotika. Jo būtībā tas viss pēc tam pārgāja uz leju, sēdējām pie bāra. Es nesaprotu, kā tas čalis vēl joprojām strādā ezītī, tāpēc, ka man šķiet, ka es kā vadītājs, es gan jau kā atlaistu šo polisu. Sadīties nezinu. Tas čalis sadar bieži. Iespējams, jā, bet es atceros, ka es ložņāju pa virtuvi. Dzēru bezmaksas alkoholu. Ezītī? Jā. Es iedomājos slepeni tā kā. Jā. Tā pa zemi. Un jā, un viss vienkārši nonāca tam, ka bija kaut kādi 5, kur bija jau tāds, ok, nu ir jābrauc mājās, nāk jau pirmie tramvaji, un durvis bija aizslēgts no ārpuses. Tāpēc, ka bārmiņa kaut kāds draugs bija no ārpuses aizslēgts tās durvis un aizgājis kaut kur prom kaut kādam labām 40-50 minūtēm. Un, kur viņi gāja? To es nezinu, ko viņi tur tajā Agenskalnā darīja. Bet, tad es ēdu, no tām prāta spēlēm, tur vēl ļoti daudz ēdienas, ēdu tādas augstas kartupeļu bumbiņas un augstu gaļu. Bet jā, all in all, es tikko ieslēgts Kalncē mezītī. Šis viss leading up to that. Jā, šis viss leading up to that. Es atceros to, ka bārmenis vēl vienā brīdī man deva, viņš man krakšķināja muguru, tad es sameklēju chiropractor tajā brīdī. Man arī masēja. Tas bārmenis Martai teica to, ka, ja man nebūtu meitene, tu man šobrīd sēdētu šeit pat uz ceļiem. Man tas tik pretīgi. Bet viņš deva bezmaksas alkoholu, so mēs tevi bijām? Nē, ar ko mēs bijām tajā ezītī, kur toreiz Montu neticēja, ka viņš neticēja, tas bārmenis ticēja, ka Montu ir 18. Nē, don't know that. Tad tas laikam bija US Montu. Tas bija tad, kad mēs bijām uz, jā. Nevermind, bet tie bārmiņi bija weird tajā Kalnciem ielēzīt, Kalnciem ielas, nezītī. Es jau lādējos ārā. Jā, so, tas ir tā, lielās šaibās. Man tā šķiet visas tagad deicu ar vēlreiz Galilejai. Bet man jau šķiet, ka although enjoyment, I'm sad again. Tas ir tāds amerikāņu vīrieši no Teksasas, kas tā kā dzied country dziesmu. Okay. Vai mums ir Artūrs mums hotkāds updates? Viņš strādāja Kazdārzā? Viņš strādāja Kazdārzā. Tajā vietā, kur Santai uzbēra? Nē. Es vienkārši pēkšņi ieraudzīju šīs. Tu nebija toreiz. Tu biji toreiz? Loretei uzbēra. Loretei uzbēra virsū kartupeļus. Jā. Ko mēs darījām? Mēs gājām skatīties studentu filmas, kur mēs filmējāmies. Tas ir kino muzejā. Jā. Bet jūs nebijāt uz Kazdārzā? Jā, mēs tikāmies jau uzreiz kino muzejā. Un tad tajā vietā strādāja Artūrs Hot. Tā vieta, es nezinu, bankrotēja. Kāpēc kādu zinu, ka viņi bankrotēja? Tāpēc, ka viņiem Facebookā bija rakstīts tā kā arī. Pirmkārt, viss closed, tur viss ir tumšs, un neviens nedarbojās. Un otrkārt, Facebookā viņiem ir rakstīts, ka uz rudens sezonu viņi ciet. Bet man liekas, ka viņi, mēs bijām ziemā, tad viņi bija vaļā. Mēs Kazdārzā nebijām ziemā. Mēs bijām bija tāds pavasars. Pavasarī. Mārts kaut kāds. Bet jā, tagad God knows. Jā, šos hot, es nezinu, just being hot. Es viņu redzēju
Viņa redzēja Baroni Ilsrimī. Baroni Ilsrimī. Jā. Oh. Ok. Varbūt vēl kāds updates par kaut kādu tēlu? Mums nav. Kas vispār notiek ar Kylie Jenner un Timothy Chalamet? Kas Tas notiek ar ir Kylie Jenner un Timothy weird Chalamet? pāris. Jūs redzējāt, ka Kailijai Timotijs ir uzlikts uz lokstīna? Protams, ka redzējām. Bet jā, bet pagaid, viņi became official, ja public Beyoncé koncertā, ja? Nu, pirms tam jau sen bija bildi viņiem kopā, un man visi Kas tas feminine what? Kas tas bija? Un Come to the visi feminine bija what? 100% pārliecināti, ka tas vienkārši publicity Jā, nestand, jo tā kā ir kāda iespēja. Jā, jo viņiem jau sen bija bildes iznākušas, viņiem bija tāds, nē, tā kā tas nav īsts. Un pēkšņi viņi tur bija tie koncerti, visiem tāds... Bet iznāca šodien tieši pirmā sērija jaunajā Kardashian Es sezonā. redzēju tik tā kā, jā. Noskatījos, un es ceru, ka viņš būs šajā sezonā. Vēl viena lieta, ko es noskatījos, Sex and the City. Pareizi, beidzot. Noteikti iesaku visām sievietēm noskatīties šo seriālu. Tiešām Vīriešiem ne? Vīriešiem. Blocked. Es domāju, ka vīriešiem neinteresēs. Vīrieši skatīties kopā ar savām sievietēm. Bet vēlams ne ar mamām. Jā. Vīrieši ar mamām. Tieši tā, es gribēju pajautāt, jā. Kas, what's new, tā kā Netflixā, Disney+, kas ir jāskatās tagad? The Bear, Disney+. Netflixā Sex Education. Pareizi. Es paliku pusē. Neesmu paturpinājis. Nezinu vēl kas. Es sāku skatīties Young Sheldon. Man liekas, viņš Es Netflixā. viņu tiktu kā visu. Tā kā man bija Es jāraksta maģis darbs. skipoju. Tā kā man bija jāraksta maģis darbs, es nostījos, man liekas, kaut kāds 5 sezonas tiktu kā. Jā, nu skatos to, bet arī sākums ļoti labs. Tagad jau sērijas, nu kāds sezonas vidus man ir tāds, nu kad nav funny. Nu, kad viņi vienkārši milko. Nu, kad nav. Also man nepatīk, kāds čels pieauga. Viņš tāds nedaudz creepy. Jā, es nezinu, man viņš tur ir a child. Bet īstenībā man īsti nav ko skatīties. Mēs Ko es kaut ko tev ieteicu skatīties, ne? Tu man teici to Summer Before I Turned kaut kas, Jā, bet tev viņš nav, patiktu. man nav, kur viņš skatīties. Vai tu esi nostījusies Red, White and Royal Blue? Nē. Tas arī ir Amazon Prime. Jā, un es arī Ieguldi nestos. Amazon Prime. Tur ir, tu vari paņemt free trial un nostīties. Jo. €4 maksā tikai abonementus uz mēnesi. Ko es gribēju teikt? Šitā viņi savāca €4 par to, €7 par to. Jā. Es tagad maksāju tikai par Disney+. Amazon Prime tev vairs nav, jā? Nē. Ok. Tas ir viss, ko var skatīties. Jā. Runāju par TikToku. Es šobrīd esmu tādā TikTok fāzē, kur es skatos uz grūtniecēm. Bet es atceros, mums jau bija šī saruna vienreiz. Tagad tu biji tajā Facebook māmiņu grupā. Atsaucīgo māmiņu fórums arī lielisks. Jā, šodien man ir 2 mīļākie ieraksti. Viens ieraksts bija par to, ka jautājums, vai jūs laižat savus vīrus pie tādas masieres, kurai attiecības status brīva? Kas tur bija rakstīts? Nepalasīju komentārus. Kā viņi nepalasīju zina atbildes. attiecības status? Tāpēc, ka Facebookā rakstīts, ka brīva. Jā. Aha. Un otrs ieraksts šodien bija par to, ka viena sieviete ar savu vīru viņa nedzer alkoholu ikdienā. Es redzēju to Twitterī. jā. Bet tas tiešām bija atsaucīgā māmiņu formā. Viena Bet tas, sieviete savu man vīru liekas, tas nedzer bija alkoholu. joks. Varbūt tas bija joks. Un viņi bija Polijā nopirkuši vaniļas šņabi, kuru viņi tā kā, pirms kaut kādiem 4 gadiem bija nopirkuši. Un tāpēc viņi izdomāja vienu dienu, tā kā, davai iedzersim. Viņi taisīja kokčus, abi divi tādi sapriecājušies, un ķipa nākamajā dienā pamostās, un viņiem ir tā kā kaut kāds paģiris. Jā, laikam. Viņiem tā kā nākamajā dienā Viņi vēl paģiris. vīnu izdzēra. gan arī. Nē, viņi gribēja, bet viņiem bija tāds, nē, mēs esam pārāk sapriecājušies. Labi. Un, jā, nākamajā pie viņiem atbrauc meita, un tā kā meita prasa, kāpēc, ko jūs esat tādi skābi. Un viņa teica, ka jā, ka viņi esat dzēruši to vaniļas šņabi. Un meitai bija tāds, es tur literāli biju iekšā ūdens. Jo viņi esat izdzēruši to šņabi, kas nozīmē, ka notika kaut kāds placebo efekts. Man liekas, tā ir Ko es tāda jā. draugiem.lv anekdote, kas bija vienkārši pārrakstīta. Varbūt. Varbūt. Neticu, ka tas actually notika. Jā, pustroši savos, ka tas ir vaniļš šņabs. Jā, also kā tu vari tā kā šņabi sajaukt vienkārši ar ūdeni? Jā. Jā, nevar. Es nevaru ciest. Jā. Ok. Īpaši dzerot pudeli. Un tā kā ar kaut kādā brīdī tu sapratīsi, kas ir kas. Bet tas pirmais par to masieri. So funny. Es domāju, ka mēs varam lēnām tā kā apaļoties. Ne? Doties pie dziesmas izskaņas? Jā. Tu jau šos džēza notis jūs jau pazīstat. Jā. Kāds būtu šīs nedēļas jautājums? Šīs nedēļas jautājums.
Vai Artūrs, vai mums vajag cancelēt Artūru par to, kā viņš stresa par to meiteni pozitīvus? Tas ir tikai jautājums Spotify? Vai tas jautājums? Adam jau katram jautājumam? Vai tas būtu jau pēc jautājums? Tad būtu arī atbilžu variantiem. Oh. Bet, jā, Deguna plastiskā operācija, jā vai nē? Deguna plastiskā operācija. Tas tā kā izlīdzināt, kaut ko izgriezt, kaut ko taisīt? Ne tā kā tie, kuriem tā kā ir, vajag tur kaut ko, lai viņi varētu elpot pareizi, ne, tā kā Man tādu vajadzētu. kosmētiskā, deguna kosmētiskā plastiskā operācija, jā vai nē? Es saku, nē. Es arī saku, nē. Es saku, jā. Man patīk deguna, kāda viņi ir. Nu, protams, ja tev viņš aug tā. Nē, citiem cilvēkiem ir tā kā... Nu, Ok, jā, bet tā ok, kā- nu, tas arī saistās ar piemēram, medicīniskiem. Artūrs tagad gribētu tādu snatched skinny. Honestly, go for it. Okay. Oh, nu, nē. Es teiktu, nē. Es arī teiktu, nē. Labi, mīlīši. Mīlīši. Nu, noteikti uzspiediet subscribe, ja jūs skatāties šo YouTube. Pieskojieties mums Spotify, tāpēc ka vēl joprojām. Tad, kad šis podkāsts savāks 100 vērtējumus ar 5 zvaigznēm, mēs Letīciju. Mums vairs nav 5 zvaigznes. Kāds ir mūsu novērtējis zemāk? Ui, viņa tā meitene. Un viņu visiem saviem draugiem lika. Jā! Okay. Bet, nu labi, nu ok. Nu tad viss tā, mēs vairs nedējojam. Mēs vairs nedējām. Mēs varam uzdot stepu, ja mēs savāksim 4,8 zvaigznes. Vispār viens no maniem guilty pleasure ir stepa video. Un vēl līnītējas man patīk. Jo, man bija viena ideja. Man rādās, ka kaut kādā Teksasā vai kaut kādā Indijānā, kurš ASV. Ir kaut kāds klubs, kur visi dejo līnīdējas, bet pie kaut kādām tā kā populārām dziesmām. Piemēram, tur bija tāds super hot video, kur viņi dejo līnīdējas. Super hot? Jā, super hot video, kur viņi dejoja pie Kešas. Kā bija tā dziesma? TikTok. Nē. When the place downtown, when the freaks are come around, it's a hole in the wall, it's a dirty little... Nu, tā dziesma. Man viņš sauc We Are Who We Are. Kaut kāds... Nu, labi. Nu, bet tur bija līnīdējas, es atbalstu. Labi, apmeklē mūsu mājaslapu novīt.lv. Piesko mums Instagramā novīde. Tas pats arī handles atrodas arī TikTokā. Padalies ar saviem draugiem un iedzer kādu dzērienu par godu novīdes 4. Un piesko dzimšanas mums dienai. TikTokē. I said that already. Tāpēc neklausies nekad vairs. Stay tuned, kā šis atsināsies nākamajā epizodē. Bet labi, mēs tiekamies pēc 2 nedēļām. Yep. Un Stay stay cool. Stay cool. Ciao.